Bieži vien cilvēki uzskata, ka lācis ir agresīvs un bīstams dzīvnieks, kas uzbruk cilvēkam. Bet patiesībā tas ir vairāk tāds mīts, jo lācis ir izvairīgs un ļoti piesardzīgs dzīvnieks, kurš cilvēka klātbūtni mežā pamana pirmais un klusiņā nozūd, pirms cilvēks viņu ir pamanījis. Lācis visbiežāk var kļūt bīstams, tad, ja ir pārsteigts nesagatavots, nenojaustams, ka apkārtnē ir cilvēks, līdz ar to viņš jūtas apdraudēts, vai arī tā ir lāča māte ar mazuli, kas gan visbiežāk ir pavasarī, martā, aprīlī, kad mazuļi ir kopā ar māti tikko pamodušies un iznākuši no migas. Cilvēkam ir jābūt tam, kas parāda savu klātbūtni mežā. Tas nozīmē to, ka cilvēks nedrīkst labīties kā partizāns klusu, bet ir jādodas diezgan skaļi, lai dzird, ka zariņi brauc zem kājām vai varbūt klusu dziedot vai sarunājoties. Patiesībā lācis nav bīstams un agresīvs dzīvnieks, cilvēks nav viņa medījums. Vienīgi mums ir jābūt zinošiem un gudriem ejot uz mežu, un tā mēs izvairīsimies no satikšanās ar lāci.